Mēs esam šeit, pasākuma ekspo, un mēs stāvam Festīmo standā. Mēs jūs jau redzējām pasākuma balvā, bet tagad mēs esam šeit, pasākuma ekspo. Vēlreiz apsveicinu vakardienas dzimšanas dienā. Bet tev es jautāšu par darbiņu. Kas tad ir Festīmo, ko ziemā ēd un ar ko nodarbojas? Festīmo grupa jau darbojās vairāk nekā 10 gadus, nodarbojas ar ēdināšanu. Mūsu pārvaldībā ir vairāki sabiedrībā zināmi zīmoli, kā piemēram Ezītes Miglā kafejnīcas. Pat es zinu. Jā, pat tu zini, cik labi. Ir arī Rūma kokteļu bārs, Mākslas bārs Liepa un, protams, arī koncertzāle un pasākumu telpa Tower. Jā, tātad iesim step by step, bet tātad ir gan vietas, kā tu teici, vairākas, bet pasākumos jūs piedāvājat arī banketu, sēdināšanu un izbraukumu tirzniecību. Mazliet par šito vairāk. Jā, tieši tā. Mēs klājam dažāda veida galdus, palīdzam svinēt dažādu veidu svētkus cilvēkiem. Gan mūsu pašu telpās, lielākām, mazākām kompānijām, draugu kompānijām, korporatīviem klientiem. Gan arī izbraukumu jebkādās telpās, ārā, iekšā un arī nodarbojamies izbraukumu tirzniecību. Ja vajag, mēs arī, teiksim, braucam tā kā izbraukumu bārs vai ēdinātājs, arī varam tirgoties. Jā, tātad gan izbraukuma tirzniecība, gan banketi, un mēs esam tagad iemācījušies, te apakšā ir kontakta video, tā kā jūsu. Ja jūs nebijāt ekspo, tad jums ir kontakti, jūs varat noteikti sazināties. Un tagad es griežos otrādi. Towers. Jā. Pasākuma norišu vieta. Pastāst mazliet par Tower. Tower, kā mans kolēģis minēja, ir pasākuma vieta un koncertzāle. Mums ir diezgan plašas telpas, mēs varam uzņemt līdz pat 2500 apmeklētājiem. Tā ir tāda mūsu rekomendētās skaits, lai visiem būtu ērti un patīkami. Mums ir pilnībā aprīkota skatuve ar skaņu un gaismu sistēmām. Mēs varam palīdzēt ar visādu tehnisko raideru nodrošināšanu. Mums, protams, ir 3 bāru zonas, un mēs arī palīdzam. Mēs ne tikai iznomājam telpas, bet mēs varam arī piedāvāt opciju, ka mēs varam norganizēt visu pasākumu no A līdz Z, tā skaitā arī ēdināšanu. Jā, tas izklausās pēc tādas vienas pieturas aģentūras, kas ir baigi forši un vēl, kas man liekas baigi forši ir ļoti bieži, ka tu izīrē kaut kādas telpas. Labi, paņemsim arēnu par piemēru. Tev ir papildus jādomā, kur tu ņemsi skaņu, kur tu ņemsi gaismu. Jums jau tas viss ir ne tikai uz vietas, bet tas ir instalēts un strādājuši. Tā kā principā es atveru durvis un saku, pasākums var sākties. Jā. Tieši tā. Ja, protams, ir kaut kādi īpašas grupas vai mākslinieki, tad mēs varam arī nodrošināt tehniskos raiderus, bet tas, protams, ir par papildus samaksā, bet mēs esam tādi ļauni attiecībās tehniskajiem raideriem. Bet, protams, jāpajautā no korporatīvo pasākumu skatu punktu, jums tas klubs arī darbojas tā, ka tur jaunieši var aiziet papriecāties. Jā, mēs ikdienā... Bet mēs varam aiztaisīt ciet, lai mums tā ballīte sestdienā būtu. Protams. Kam būs pirmā roka? Atkarībā kāds pasākums. Jā, bet ir teorētiski var tā, tad principā tās telpas ir pieejamas. Nav tā, ka mums katra piekdiena, sestdiena obligāti ir publiskie pasākumi. Nē. Mēs arī esam diezgan pretīm nākošie, kādam ir pasākums, piemēram, līdz tiem 10, 11, kad var kaut kādu daļiņu, piemēram, kaut kādu koncertu vai tādu pašu mini kaut kādu konferencīti uztaisīt pie mums dienas laikā, un tad vakara laikā mēs vienkārši darbojamies ar mūsu tiem publiskajiem pasākumiem. Un kas grib pēc konferencītes paliek? Protams, tas ir pats vēlams. Tā ka, ja neesat bijuši, es neesmu bijis, bet es aiziešu obligāti Towers pie VEFA. Jā, VEFA kvartālā. 2500? 2000? Jā, 2500. 2500 ietilpība, man liekas, tā ir diezgan liela ietilpība. Mums ir 2 stāvi. Tā kā, ja jūs meklējat vietas saviem pasākumiem, varbūt rudens ziemas, tad Towers, un kā mēs zinām, kontaktiem, tad te būtu jāparādās. Jā. Vai ne? Paldies jums par sarunu. Paldies. Banketi, Towers, Festīmo, bet mēs ejam tālāk skatīties, kas vēl pasākuma ekspo.